Ir vecīt, tā tas ir, diemžēl. Zin kā, mēs jau tā esam diezgan tādā controversial industrijā, un mums kazino industrija in general tā kā ļoti tāda sarežģīta. Viņu ir grūti reklamēt, visur kaut kāda liegumi. Un es domāju, ka arī affiliate, visi tie ārzemju kazīši, kas ir un tā tālāk, viņi arī tur bez savus prikolus mētā. Tāpēc mēs neesam vieglā industrijā, vecīt. Un pats pa sevi, gamblings, Gamblings ir gamblings, ček. Tā, Keep gambling. Es ar to aparātu runāju. Jūs runājat arī ar aparātiem? Mēs paliekam. Jūs runājat ar aparātiem? No. Tā kā jā, gamblings ir gamblings. Mēs šodien skatīsimies Latviju pret Čehiju. Mums ir VIP loža. Paldies LV Betam, kad uzdāvināja mums šo iespēju. Un šodien, starp citu, Latvija, Čehija, šodien ir pēdējā grupas spēle. Mūsu komanda ir ievērojami spēcīgāka par Čehiju. Es tieši gribēju tevi, Bračka, uzaicināt, tāpēc jā. Let's go! Latvija! Un starp citu, man Juris Kalniņš arī rakstīja, viņš ārā, viņam nebija biļeti, viņš man prasīja, kā iekšā atmosfēra. Es pateicu, rabi. Tur būs gamblings. Gamblings? Jā. Es nezinu. Ko tu tur gamblo gribi? Pagdraviņā. Es tev saku, Igauni vecīt šogad ir insane, bet tu pasaki, cik viņi bēdīgi visi ir. Viņi reāli brauc mājās, visi viņi netiek tālāk. Nerāda raudošo sēņu galvenais. Mašīna sadozīs. Kā tev Brigzī Amerikā? Kāda iespēja vispār no Amerikas? Gribi atgriezties vēl? Nē. Negribi? Nopietni? Nu jā. Kāpēc? Reāli Amerika, vai tad nav tāda, kur visi? Tur daudz narkomānu, vienkārši staigā, vemstās. Tā kā atmosfēra izskatās bildēs, vienmēr viss izstās tik krāsains un ir tikpat drūms kā Latvijā. Tur vienīgais, kā raksturoja visiem, visi saka, kā ir Amerika, es saku, origo ar palmām. Jo vienkārši to visu smukumu tur dod tās palmas. Pārējais viss ir vienkārši šausmīgi. Vegasā cilvēki, kas visi taksisti ir, visi teica, ka viņam jāvāc prom, jo tur ir viens ķīnietis teica, ka viņš ir pa veselu dienu Uberu nopelniet $35. Un padomā, ja tur viena ēdiena reize maksā lētāk kā $15, tad tur izdzīvot vispār nevar. Viņi saka, ka viņi visi 2 darbus strādā. Jā, šito es arī dzirdēju, ka Amerikā esot vienkārši normāli, vienkārši maukt no rīta līdz pilnīgi vēlai vakaram. Jā. Un tikai kaut kādu vienu dienu tur paņemt atpūsties un tā, ka viņiem visiem tur ir kaut kādas kredītlīnijas, tur tā, ka tur miljonus kredītus paņemt. Palēnā Amerika ir uz kredīta vienkārši. Vislabākais Amerikā bija mazpilsētas Arizonā. Tur cilvēki visi draudzīgi, tur narkomānu nav. Mēs esam klāt, VIP, motherfucker, Brigzī in the G. Ui. Ko es tikko pateicu? Tava prognoze šodienas spēlē. Tā ko, easy uzvara. Easy uzvara? Tāpēc, ka es tev pateicu. Es tev pateicu priekšā. Mani tikko aiztika vīrietis. Tu zināji, ka pēc likuma, ja tu būtu sieviete, tevi nedrīkst aptaustīts? Tu zināji pēc likuma? Bet tā reāli ir. Es tev pats uzzināju, ka mēs tagad rīkojam to Lucky Latvian Fight Clubu. Mums ir apsardzes firma, mums būs 8 apsargi, milzīgi, 2-metrīgi. Kāpēc tu mani nepasauci piestrādāt? Tu īstenībā šis te varētu piestrādāt. Tev augums reāli atļauj. VIP experience. LV, bet paldies. Tas ir pateicoties jums. Ietestē krēsu, pasaki, novērtē no 10 balēm. Cik tev ir? Solid 5. Man likās vairāk. Kāpēc tikai 5? Sveiki! Mārtiņš. Let's go! Šodien uzvara, ne? Jā. Let's go! Latvija! Brigzī, the best! Jebal, cik tu... Paziņš 20% lielāks palika. Žopa! Ko jūs gribat? Ko jūs gribat? Tipo grauziņi, pastāv, cik tu gribi? Visi tavēji varbūt. Vai es varu visu paņemt? Davai, tu jau nevarētu. Bet mums visā mums tur smirdēt pēc ķipologiem tas loža. Mums būs nevis VIP loža, bet ķipologa loža. Paņemam 100 kokčus. 100 kokčus? Kas šodien pa dienu? Šodien mazā piekdiena. Trešdiena. Jā, mazā piekdiena. Labi, veci, davai. Okay. Давай.
Mēģiniet, es jums dodu challenge. Ja tu uzminēsi pareizu rezultātu, es tev iedošu nopirkšu 400 eiro bonus baļu. Jebkurā spēlē. Laga pareizu rezultātu tā kā fulli, jā? Jā. 97. Davai, es tīri tā. 86 pret 58. 4,5 zamatām punktus, 4,5. Es gribu man garšos. Ko es varu darīt, ka man garšos Saļanka? Paldies! Man tāda hokņa barā. Viņš saka, iemet iekšā, es iedomājos Saļanka ar jūras veltīti. Blējus nopietni. Vai baldu. Redzēji, Kristapis griba būt porziņķe. Pasties, jau kaut kādas 500 balsas savāktas. Lucky Latvian Fight Clubam, crazy. Visi kā traki balso. Nobalso arī to vecīt. Redzi, porziņš sākam mēs iekšā. Tā trīnīgs nav, gan viņš būs augstu. Bam, let's go. Tāda ķīniešu reklāma. Es pat nezinu, kas tāds 10 cent ir. 10 cent. 10 cent. Let's go! Pilnīgi successful. Es lasīju to, ka viņi mūsējiem maksimāli grib bez traumām šitā spēlē, lai sestdien varētu astotnē finālā būt spēcīgi. Jo nav jēgas vienkārši par vājāko komandu. Oh my god, viņš tik ilgi notēnēja netrāpīja. Pēc otrā perioda Latvija vadībā, likumsakarīgi pret Čehiju. Izejam uz balkonu, pasīsimies, parādīsim cilvēkiem, kā izstās VIP-ložas balkons, tie, kas nav bijuši. Pagājuši viņš pēc spēles. Reiz spēles koncerts. Bet iedomājieties, cik daudz cilvēku būs sestdien uz astotdaļfinālu. Tas būs insane. Bet nē, vaibiņš foršs tādā ziņā. Šodien vienkārši tāds mierīgāks, liekas, viss tāds gan komanda spēlē tā bišķi mierīgāk atslāpus. Bet viņiem jau nav ko lielu zaudēt. Mēs esam astotdaļfinālā, mums vajag vienkārši uzvarēt un bez traumām. Es lasīju vienkārši sporta centrā. Treneris pateica, bez traumām, mierīgi. Vienu šito traumu vajadzēja. Profilaksēt. Jūtamies labi. Bišķīt sagurums, bet jūtamies labi. Bišķīt sagurums. Gara darba diena bija. Daudz notiek. Gatavojamies Lucky Latvian Fight Clubam 20. septembrī. Būs šovs, būs dūmi, būs uguns, būs 12 cīņas. Es nevaru sagaidīt. Man šādi pasākumi ļoti iedvesmo arī kaut ko tādu taisīt. Jūs pat nevarat iedomāties, cik ir sarežģīti noorganizēt kaut ko tādu. Tas ir crazy. Noorganizēt. Fuck. Katru dienu liekas tik daudz, kas jāizdara, tik daudz, kas jāplāno. Same. Jā, es skatos, pa nakti CS spēlē, pa dienu guli. Bet es apskaužu tevi, ja godīgi. Es piegusu Vegasā dzert. Es godīgi apskaužu tevi. Tev ir laba dzīve. Es apskaužu tevi. Jā? Nu, redz, mēs viens Viņš ir mans spilgtais piemērs. Es mācos no viņām. Viņš ir man kinda šefs un es gribu dzīvi kā viņam. Viņam ir 16 miljonu kontā.
Bet jā, nu, man prieks, ka mēs ar Edžu esam izveidojuši tādu draudzību, jo mēs iepazināmies, kā mēs strīmos, ar strīmiem, vai ne? Bet pēc tam mēs sapratām, ka mums ir vienkārši in general good vibes. Mēs off-streamā sākām. Tas jau bišķiņ vairāk par draudzību. Labas draudzības vienmēr ir svarīgas. Ja jums ir cilvēki, kas jums ir, teiksim tā, ar kuriem jums ir labs vibes, tu dabūs iekšā. Ar kuriem ir labs vibes, uzturēt labas attiecības ar viņiem. Mums nav katru dienu jārunā. Es, piemēram, brīkstdienu vispār nekad nerakstu. Labi, es ilgvēju. Tagad Vegasā ir Tagad šeit ir 7. Nemēs cik stundu atšķirība? 10 stundas, 11, crazy. Tas ir ļoti daudz. Un tad ir jetlags čisti. Es varu, man kaut kas atbrauc no Londonas, man jetlags. Skatītāji māja, Mārtiņa. Neredzēji? Man? Mums? Nevajadzēja pamāt. Viņš saka, ka nāk čur. Moš pa mūti mums grib iedot. Moš papas ir naļiku kazītī daudz. Ar tevi. Nācās ugus sūtīt. Normāli? Pagās, pasies, čībiņas. Bet. Kaut pirkt noņi. Čokas zeķes. Kā mājās. Vai ne? Tu jau paklāji. Tur rekur skatīt, rekur rādījos vai kā. Šito es nezinu, kas tāds. Viss tāds pats gambling. Jā. Šmiga vēl roka. Kaut kas ir gambling un šmiga. Interesanti, cik uz gadu maksā VIP ložu, mums jānoskaidro. $109.75. Brīksner, let's go. Uzvarā. Es biju man bija 97. Īstenībā viņš bija tuvu, reāli. Anyways, Latvija uzvar. Tas ir pats galvenais. Trešā vieta grupā. Anyways, bija labs experience. Paldies LVBetam, ka mums uzaicināja. Respekt. Bija foršs tiešām. Tāds pārliecinošs pasīts, bez stresa, mierīgi. Kas kā uz kincīti aiziet. Kārtīgi apspēlē čekus, bet es nevaru sagaidīt sestdienas spēli, bet tas būs episki. Es ļoti gribētu īstenībā, lai mūsēji pat Lietuvu spēlē. Gan Markusam, mūsu kameramenam, gan brīkstdien tā bija pirmā pieredze, un man liels prieks, ka mēs varam izbaudīt šādu pieredzi. Sports ne tikai aizrauj, viņš arī tā kā apvieno cilvēkus. Man liekas, visi uzreiz tādi kopīgi, draudzīgi un viss tikai pozitīvi. Un paskatieties, cik skaists saulriets. Viss priekš mums un arī priekš jums. Nākamais logs, kas būs 100%, būs par mūsu gatavošanos Lucky Latvian Fight Clubam 20. septembrī. Tuvojamies soldoutam. Būs ļoti iespaidīgs pasākums, šovs un afterīts arī. Tā diena būs ļoti īpaša, jo būs vairāk īpaši notikumi arī man tuvam cilvēkam. Un būs arī Brīgzīs pasākumā, vai ne? Būs daudz influenceri, streameri, mūziķi. Tas pasākums būs iespaidīgs ļoti, nevaru sagaidīt. Un ko mēs sakam? Paldies, ka skatījāties video. Šeit arī jūs bija Brīksters, šeit arī jūs bija Lucky Latviana. Visi tiekamies nākamajā vlogā. Čau. Čau.